Kāpēc cikla izsakošanai sievietei iegādāties dārgo cikla datoru Daisy par 260 eiro, nevis vienkārši nopirkt bazālās temperatūras mērīšanai digitālo termometru, kurš maksā tikai 10 eiro? Nu, tad paskaidrošu atšķirību. Varbūt abas šīs ierīces izskatās vizuāli līdzīgas. Šis ir digitālais termometrs, un arī cikla datoram Daisy šeit galā ir iestrādāts digitālais termometrs. Bet kāda tad ir atšķirība? Tas būs līdzīgi, kā salīdzināsim cikla datoru Daisy ar vietu pulksteni. Ja mēs paskatāmies pulkstenī un redzam, cik ir laiks, tad šis laiks mums varbūt ir vienkārši tikai laiks. Bet vietu pulkstenī mēs varam iegūt daudzus citus datus. Nu, tas ir līdzīgi kā ar cikla datoru Daisy. Tas ne tikai izmēra temperatūru, bet arī šos datus apstrādā. Tātad, ja sieviete no rīta izmēra ar parasto digitālo termometru bazālo temperatūru, kas būs piemēram 36,42 grādi, tad jautājums, ko viņa ar šo informāciju dara? Ko mums dod šis temperatūras mērījums? Ja nav zināšana, tad praktiski tas nedod neko. Nākamā dienā viņa atkal izmēra temperatūru 36,50. Ko tas viņai dod? Neko. Bet digitālais cikla datoriņš Daisy, tas savukārt šo temperatūras mērījumu tālāk apstrādā, ieliek algoritmā, salīdzina ar vakardienas, aizvakardienas un 5 dienu atpakaļ veikto mērījumu, veids datu analīzi un pasaka priekšā, vai šī ir auglīgā vai neauglīgā diena. Un tas balstās uz to, ka jau vairāk kā 100 gadus atpakaļ tika novērots, ka pēc ovulācijas progesterons ir tas, kas nodrošina šo bazālās temperatūras kāpumu pa 0,2–0,5 grādiem un kas stabili turās visu otro cikla fāzi. Un tātad šis cikla dators Daisy šo algoritmu ņem vērā. Tur ir arī savi aprēķini, kā viņš nodrošinās ar visām drošībām, lai tas būtu tiešām droši. Jo, ja kādreiz šie dati ir vai neprecīzi, vai nav pietiekoši viņam informācijas, tad var parādīties arī dzeltenais signāliņš, kas liecina, ka datoriņš nevar iedot drošu vērtējumu. Tad ir jāsagaida nākamā diena, un ar nākamās dienas temperatūras mērījumu iegūstam jau precīzus datus.